Sveiki! Šodien es pārstādīšu Restropia orhideju. Šī ir orhideja, ko es nopirku orhideju izstādē starptautiskajā. Viņa ir iestādīta podiņā, bet es viņai gribu tomēr piedāvāt mazliet citu variantu, kā augt. Par pašām Restropijām ir tā, ka viņām ļoti patīk liels mitrums, varbūt pat līdz 100% relatīvā mitruma, un viņām ir vajadzīga vēsa vide. Un mums šeit bija pēdējā laikā ļoti karsts, līdz ar to viņas nabadzīti sāk arī mocīties. Jūs redzat, ka lapiņas ir saraujušās. Un vai nu mazdavālijām vai Restropijām ir tā, ka, ja sāk rauties lapas, tas nozīmē, ka viņas cepās ārā. Viņām ir pa karstu, viņām ir pa sausu, viņām nepatīk. Un šī ir Restropia Dollarine. Uzraksts nav pārāk labs, bet nu, tā viņu sauc. Ziediņi ir ļoti skaisti, maziņi, mīļi, bet nu jā, šī ir orhideja, kurā patīk augt augstumā. Viņa daba aug tādos miglas mākoņos, kaut kur ielīdusi lielā mitrumā, vēsumā tomēr, tāpēc, ka tur, kur ir miglas mākoņi, tur jau būs arī vēsumiņš. Un tas, ko es viņai šogad gribu piedāvāt, tas arī man būs eksperiments, man būs pirmā orhideja, kas tiek audzēta tā, ir tāda lieta, ko es esmu pasūtījis no Amerikas, viņi piegādā visā pasaulē, un piegāda bija ļoti ātri, nedēļas laikā reāli atnāca uz Eiropu, kas bija forši. Viņus sauc par Cool Logs. Tā firma ir K-O-O-L-L-O-G-S, Cool Logs. Un tā ideja ir tāda, ka tas ir patiesībā koka gabals, kurā ir caurums iekšā, un viņš ir tā kā, man liekas, aplikts ar māliem. Un tā ideja ir tāda, ka jūs šeit ielietējat ūdeni, un māls pats par sevi ir diezgan veicinošs subjekts. Līdz ar to, tad, kad jūs orhideju uzstādat uz viņu, viņš rada to vēsumu sajūtu saknēm, un tā orhideja necepās, jo, diemžēl, no melns podiņš, lai arī kāds tur būtu mitrums, tās saknes var sākt vārīties. Lūk, līdz ar to es šoreiz mēģināšu uzlikt orhideju uz šī te Cool Logs un paskatīšos, kā viņa augs. Varbūt viņai patiks, varbūt nepatiks, bet, nu, ir jāmēģina. Šis ir priekš vēsajām orhidejām speciāli taisīts, ja jūs gribat siltā klimatā audzēt vēsas orhidejas. Tā sākšu kā vienmēr ar izņemšanu no podiņa. Tā, redzēt maisiņu. Šķērs man ir sterilizēts. Atgādinu, sterilizējiet vai nu ar alkoholu, vai nu ielieciet šņabī, vai arī ar šķiltavām. Vienkārši ar uguni nodizivencējiet. Tā, ņemsim ārā, skatīsimies, kas tur ir iekšā. Man melnie podiņi nepatīk, tāpēc, ka man nav pārliecības, ka tiešām tā var orhideja vienkārši uzvārīties. Tā skatāmies uz sakņu sistēmu. Sakņu sistēma patiesībā ir laba. Saknītes izskatās dzīves, veselas, svaigas. Viņa ir stādīta tā kā... Viņa ir stādīta akmens vatē, jo tā ir akmens vate. Te ir perlēts klāt un pa virsu ir uzliktas sūnas. Man bija tā kā mazliet uztraukums, ka viņai ir diezgan liels mitrums, bet, kā izrādās, nu, protams, centrā ir sūna daudz, bet, kā izrādās, viņai sakņu sistēma tomēr ļoti labā stāvoklī. Bet, nu, eksperimentu nolūkos, orhidejas mitrumā un vēsuma piedāvāšanas nolūkos, es viņu mēģināšu tomēr uzstādīt uz Cool Logs. Tā, nu, un orhideja ir tāda, kurai patīk apmēram viņai ideālā temperatūra, nu, ir ap 14 grādiem, ap 10 grādiem. Viņa var mierīgi iet lejā līdz 4 grādiem. Viņai tā ir augšanas temperatūra, nevis tā kā vandām, kurām patīk, 28 grādi, ideāli. Un mitrumiņš, bet šī ir tieši otrāk, viņai patīk tomēr tas vēsums. Tā, tagad es vienkārši ar ūdens strūklu izcitīšu ārā visu, kas tur ir un kas tur nav. Visas sūnas.
Un patiesībā izskatās ļoti labi. Sakņu sistēma tiešām ir ļoti skaista. Jūs redzēt, reāli visas saknītes ir dzīves. Mazliet podiņš tomēr par mazu priekš manis tā liekas, bet nu neko, skatīsimies. Noteikti jānopūš ar ūdeņraģu pārskābi 3%. Nopūtiet kārtīgi sakņu sistēmu, ja tur kaut kas pūst, lai tas vai kāds gliemes sēž, vai kāds gliemes žoliņi, lai tas viss aiziet bojā. Lai jums orhidē ir tīra. Tā, un tagad es atstāšu orhidēju apmēram, uz pāris minūtēm pasēdēt ūdeņraģu pārskābē. Tā, nu man orhidēja ir pasēdējusi ūdeņraģu pārskābē, un tagad es gribu viņu mazliet notīrīt. Te ir vecie ziedu kātiņi, kas nāk no lapas maliņas. Tos es griezīšu nost, jo tie nav vajadzīgi. Un, nu, skatīsimies, kā es viņu mēģināšu tur piesiet. Sanāks man, nesanāks, tad jau redzēsim. Tā, es skaloju ūdeņraģu pārskābi nost. Ūdeņraģu pārskābi var arī atstāt, jo, nu, kad viņi beidz darboties, viņi vienkārši kļūst par ūdeni. H2O2. Līdz ar to viņi kļūst vienkārši par ūdeni. Es tiešām skatos, sakņu sistēma ir ideāla. Viņai tomēr tādā podiņā patika, bet nu, viņai būs jaunas mājas, viņai tas būs jāpieņem. Jo es saku, lapas sāka sarauties, un man tas nepatika, es zinu, ka viņai ir vajadzīgs lielāks vēsums. Un tas, kad viņi izstādē, tur sēdē 30 grādos, tas nenozīmē, ka viņi to var darīt katru dienu, ka viņi būs laimīgs augs. Tā, būs vajadzīga aukla. Aukla es ņemu to, kas ir mašķirnieka aukla, diezgan paliela, jo man nepatīk tās ļoti mazās, tāpēc, ka viņas diezgan spēcīgi to augu piesaista. Man tomēr patīk, kad viņas ir tādas, nu, bišķī tādas tā kā smagākas, un viņas tik ļoti nenovelk. Ņēmu sfagnum sūnas. Vienkārši sfagnum sūnas. Tās jau ir man pamitras. Nu, un liekam virsū. Es uzlikšu mazliet apakšā, jo es tieši negribu viņu pavisam virsū likt, tikai uz tā koka gabalu. Un piesienam. Nevajag pārāk spēcīgi vilkt, tāpēc, kad sfagnum sūnas arī viņas nevajag noblīvēt drausmīgi. Viņām tomēr patīk, ka viņas ir, nu, ne viņām sfagnum sūnām, jo vienalga viņas ir mirušas, bet šī brīdī, bet orhidējai pašai vairāk patīk, kad viņas ir vairāk elpo, viņām vairāk gaisa. Nu, un tagad uz tāda mazliet jau piesieta. Es likšu virsū savu orhideju. Pa virsu arī noteikti likšu sfagnum sūnas. Nu, un lēnām sākšu viņu tīt klāt. Paskatīsimies, kas mums sanāks. Tā man vajadzēs vēl mazliet sfagnum sūnas. Galvenais ir jānoklāj saknes visas, jo šī orhideja viņi nepiedos to, ja viņai tās saknes pa gaisu karāsies. Viņi ir tomēr vairāk tādi mitrom mīluši, un jums tur būs tās saknes, kuras būs ārā. Un ir skaidrs, ka tad orhideja var aiziet bojā. Tā, nu es viņu esmu piesējusi. Tagad tik jānogriež gabals. Jānogriež un jāpiesien, kā sacīt jāsaka, jāpiestiprina vienkārši. To var darīt arī šādā pašā veidā daru uz koka bluķiem. Un, ja jūs gribat uzlikt vai uz palmas, pat man auga orhideja viena uz dzīvās palmas. Substrāts būs jāmaina, viņi būs jātaisa vaļā pēc 2 gadiem, tāpēc, ka tomēr, lai kādā veidā jūs viņu izmantojat, sfagnum sūnas nolietosies apmēram 2 gados. Jums būs jāliek jaunas. Bet, nu, redzēsim, kā viņai patiks. Es tikai tagad mēģinu to visu tā kārtīgi aizvilkt ciet, lai viņa man pēkšņi neataisās un nenokrīt no mana meistarājuma. Un, kā jau teicu, pēc idejas šai lietai vajadzētu orhideju turēt vēsāku. Tā. Nu, jau orhideja būs piesieta. Es tikai galiņu iespraudīšu. Iekšā vienkārši sūnās iespraudiet to galiņu. Negrieziet viņu nost, jo viņš var atvērties vaļā, jo tomēr makšķera auklai patīk
viegli locīties un atvērties, un tāpēc ir vajadzīgi speciālie makšķera aukulturu mezgli. Bet tā kā tas nav āķis, es te vienkārši mēģinu orhideju piesiet, līdz ar to es viņu vienkārši iebāzu stūrītī. Nu tā, pagaidām man izskatās kaut kā šādi. Es vēlos apgriezt apkārt tās sunas, kas man nepatīk, jo es negribu, lai man tur viss karājās. Es gribu tomēr, lai tā orhideja ir dekoratīva. Un līdz ar to es tā smuki vienkārši uz riņķīgi tās šūnas apgriezīšu. Nu, lūk. Tās šūnas apgriezīšu. Nu, lūk. Tā nu man ir izdevies viņu piesiet tagad. Izskatās tīri ok, nevar sūdzēties. Es nezinu, vai es visu orhidejas tā gribētu noteikti. Nē, bet, līdz ar to, ka šā vajag to mitrumu, lai jau viņai tiek. Es noslaucīšu viņai lapas, lai viņas nav mitras, jo tomēr tad var sākties puve. Un iekšā tanī trauciņā es ielēju ūdeni augstu. Un tā ideja ir tāda, ka ūdens no turienes garos ārā, bet viņš arī, kā malas būdams, viņš piedāvās orhidejai vairāk mitruma pie saknēm un arī vēsumu, tāpēc, ka nezinu kāpēc, bet malas, tad, kad viņš izgaro ūdeni, viņš kļūst vēss. Un es tiešām to pārbaudīju, es pamēģināju vienkārši tāpat ar ūdeni pieliet, tiešām tas gabals ir vēss, līdz ar to es ceru, ka viņai patiks. Nu, lūk, noteikti došu ziņu, kā viņai veicās, bet jā, jūs varat, lūk, tā restropijas arī uzlikt uz bluķa, vai nu uz tāda speciāla, vai arī vienkārši uz koka bluķa ar mazliet sfagnumsūnām, un gan jau, ka viņai patiks.